Pasaules romantiskākā pilsēta Parīze uz 2,5 nedēļām ir pārvērtusies par lielu sporta arēnu. Francijas galvaspilsētā pilnā sparā rīt 33. vasaras olimpiskās spēles. Mans vārds ir Uldis Strautmans, un šis ir Delfi TV sporta diskusiju raidījuma aizmugura olimpiskais speciāla izveidums, kas taps sadarbībā ar Startautiskās olimpiskās komitejas un Paralimpiskās komitejas globālo atbalstītāju un mobilitātes partneri Toyota. Par olimpisko spēļu gaitu un olimpisko čempionu 3x3 basketbolā cerībām uz panākumu atkārtošanu šodien studijā saruna ar vienu vēl joprojām aktīvu basketbolistu, kurš ir 3x3 komandas tuvumā, ļoti ciešā tuvumā. Arturs Strelnieks, sveiks. Sveiki. Un olimpisko spēļu eksperta krēslā iejūtas seškārtējs olimpisko spēļu dalībnieks kā žurnālists. Armands Puičs, sveiks. Sveiks. Kungs, sākumā par pirmajām dienām un sākam droši vien ar atklāšanu. Daudz ko izbojāja lietus, bet par atklāšanu joprojām runā. Sākas pirmā pilnā nedēļa, ir otrdiena, bet runā joprojām. Bija krāšņi un pretrunīgi. Nē, viss kārtībā. No frančiem to varēja gaidīt tieši šādu te akcentu, šādu provokāciju, tik daudzkrāsaini, un arī, kur ir teikts, ka ir kaut kādas lietas, kas visiem jāuztver vienādi, ja, kas mēs esam kaut kādā inkubatorā visaudzē. Tā nav. Un tā ironizēšana par dievu orģijām, kas būtībā arī modernajā izslēdzes industrijā tie dievi, mums ir tie, sākot ar Messi un beidzot ar Jordanu, ja, kas uz krēkla te tiek iezīmēts. Ja, tie ir tās pseido-elgdievība, ja, un šajā ziņā viņi izdarīja pietiekami daudz, lai cilvēki aizdomātos par izslēdzes industrijas visām blaknēm, plaknēm, par sānielām un tā tālāk un tam līdzīgi. Un kopumā jāsaprot arī, kāda ir Francijas vieta pasaules vēsturē, kāda ir Francijas vieta olimpiskajā kustībā, jo to jau tomēr Francis izveidoja, ja? Tad Kubertēns. Franču valoda bija oficiālā valoda pirmajos gados, olimpiskā valoda. Moderna olimpiskā kustība ir dzimusi Eiropā ar franču rokām. Līdz ar to viņi var atļauties gan parādīt, gan atrādīt, gan provocēt atkārtošos jau un arī apsmaidīt. Un ja kāds to nesaprot, tad ne jau tā ir franču vaina. Jā, tā jau nav franču vaina. Jā, katrs saprot pēc savas. Jā. Skatījies atklāšanu, kā bija? Ja godīgi, es noskatījos ierakstā beigās, vienkārši bija ģimene izbraucis un es paskatījos. Bija kaut savādāk, tas bija pārstāvot arī par tām laivām, nezinu, kā brauc tā atklāšana no sākums tām kuģīšiem. Bet es tiešām galvenais gribēju redzēt mūsējos, kā iznāk un tā visu pilno es neredzēju, nenoskatījos. Kā ir mūsējie, kā izskatījās ekrānā? Man patīk ļoti labi. Savējie jāatbalsta. Un savējie nes karogi? Protams. Savējais sporta pārstāvs tādā ziņā. Jā. Es atkal nedaudz, kā tu teici, pretrunīgi, drosmīgi un tā tālāk. Jā. Man atkal viena lieta olimpiskā lāpa sagādā, es nezinu. Man kaut kā neliela vilšanos. Kāpēc? Tāpēc, ka es biju gaidījis olimpisko lāpu, un tās vietā mums ir tāds, ir labi, jā. Jā, bet smuki, tās ir klišejas, kurās mēs līdz šim esam dzīvojuši. Kāpēc, piemēram, pareizi, mēs redzējām komandas, kas tika ar laivām pa upi vestas. Ja. Pirms tam bija par stadioniem, paplīti staigāja visu un skatījās, nosēdās tribīnēs, aplaudēja, priecājās. 4 stundas valsts iet. Franči parāda, nedomājam vienādi. Ja. Mēs esam tik atšķirīgi. Viņi vienkārši to arī vēlas pasvītrot, ja, ka nav tāda universāla lieta. Un sports jau kopumā ir tas, ka tu nevari kā matemātikā izrēķināt visu, jo ir cilvēks, kuram ir emocijas, un mēs pirms raidījuma runājam par to ķīmiju, kas ir komandas sporta veidos, bet tas ne tikai komandas sporta veidos, arī individuālais, tā iekšējā ķīmija. Un te arī mēs redzam, kāpēc ne tā? Kāpēc šī lāpa nevar būt tā? Mēs taču saprotam, ka ir totalitārie režīmi, kas var mierīgi uztaisīt lielas pannas, dedzināt tur gāzi, ja, un viņiem vienalga, jo viņi saka, mums ir lielākā lāpa, mēs viņu iededzinājām, nezinu, ar ko tur ar mīnmetēju vai ar raķetu palaidām, ja, un cik mēs esam vareni. Ja. Šeit viņi atgādina arī par savu ieguldījumu pasaules, teiksim tā, aviācijas industrijā, vai ne, jo gaisa baloni, tas ir franču izgudrojums, un tas ir, godīgi sakot, ārkārtīgi mīļi.
Tu gaidi katru 4. gadu Olimpiskās spēles? Ne, Tas ir kaut kas, kā sportistam tev... Īsumā, godīgi savu vakar arī kā mājās. Tiešām man patīk skatīties daudz sporta. Es sev pieķēru pie tā, ka es ikdienā neskatos, man patīk peldēšana skatīties. Nezinu, tās valsts, ka nākt pa medaļām cīnās ļoti interesanti liekas. Vispār daudz sportēt varbūt. Un tieši vairāk, man liekas, arī individuāli sportā, piemēram, vieglatlētība būs ļoti interesanti Olimpiskās spēles. Ikdienā es viņu neskatītos, bet Olimpiādē skatos. Un tāpat arī, kur mūsējie piedalās visu. Es esmu tāds ļoti patriotisks un es sekoju savējiem līdzi. Jūtu līdzi. Par mūsējiem, jebkurā sporta veidā. Par mūsējiem parunāsim, bet jāpiemina arī tur, protams, sākās spēles, uzreiz visi žurnālisti sāka ķert kaut kādas pārpratumus. Atklāšanas ceremonijas laikā Koreja tiek paziņot, kā Ziemeļkoreja, Dienvidsudānas basketbola izlasē jāklausās Sudānas himna, kartona gultas olimpiskajā ciematā, bet Starptautiskā olimpiskā komiteja kaut kā to visu apstiprina un veiksmīgi. Jā, bet Ulda cilvēciskais faktors var taču kļūdīties cilvēks. Ja? Mēs taču... Kā klasiski saka, nekļūdās tas, kurš neko nedara. Vai tu pamanīji, ka mūsu komandai nebija tas sauktais Latvien vai latviešu sarkanais karogam? Nebija. Kam vajadzētu kliegt par to? Latviešiem. Ja latvieši nekliedz, acīmredzot, latvieši pieņem to, ka tā var būt, ka tā krāsa karogam ir šāda. Lai gan konceptuāli mēs arī varam būt neapmierināti un teikt, kur mūsu diplomāti, kur viņi skatījās, jo tos karogus saskaņo. Himnas saskaņo. Tur atkal nianse televīzijā, tas izskatījās. Es pēc tam skatījos bildes un arī man daži kolēģi teica, bet daži kolēģi teica, ka tas arī varēja būt lietas un televīzijas efekts. Bet tā tie mazie karodziņi rokā ir ar pareizo krāsu. Jā. Tad kāds efekts? Kļūdījās. Cilvēki mēdz kļūdīties. Jāpaprasa tiem, kas bija uz vietas. Cilvēki mēdz kļūdīties. Bet es arī biju, kur mēs bijām turnīrā Dienvidkorejā. Tur tas karogs bija karogs, kā liek valsts, bet tā nav tā īstā sarkanā krāsa. Tas ir, man liekas, ļoti ir. Jā, es domāju, ka, protams, ka mediju pasaule ir būvēta tieši tā, ka, ja nav utis, tad atradīs. Ja? Un šis ir tas arī laikmets, klikšķu laikmets, virsraksts laikmets, un tāpēc tu nosauc tos piemērus, ka tur bija himna, un tur nosauc kaut ko nepareizi. Jā, tā gadās, tā notiek. Kur ir sterilitāte? Kurā vietā mums pasaulē ikdienā kaut kur blakus nav? Un arī Olimpiskās spēles ir tieši tā ir jāuztver, jo tad jau visi trāpīja tāliekšanā uz dēlīša, bet nesanāk visiem. Tikai olimpiskajam čempionam sanāk, un visiem būtu desmitnieki. Nav tā. Ja mēs runājam par latviešu vēl par atklāšanas ceremoniju, pievērsīsimies Samoilo pludmales volejbolistu, kurai vakar jau bija pirmā spēle. Pirms tam kritizēja tērpus, ka tie esot kopumā dominē pelēka un melna krāsa, un viss kopumā izskatās ļoti garlaicīgi, trūkstot Latvijas identitātes. Uz koferiem nav pat uzraksta Latvija, krēkliem uzrakstam Latvija un 3 zvaigznes. Redzēju, atklāšanā it kā ir smuki, bet pārējais... Es tā pat nezinu, nevarēšu spriest. Šito es nebiju palaists garām šādi arī. Tērps un Olimpiskās spēles, tā arī viens tāds elements, kur valstis var izmantot šo platformu. Jo ikdienā jau mēs tā nenonākam priekšplānā tik lielās auditorijās. Un tad man ir jautājums, piemēram, ja valstī ir investīcija aģentūra, kura domā par Latvijas tēlu, par investīcijām un funktierē, kā mēs virzīsim savu stāstu pasaulē, tad olimpiskais tērps un spēles, piemēram, tas ir būtisks. Tas ir interesants jautājums. Šeit mēs esam nodevuši vienai poļu firmai, un viņi to ir no Ķīnas konvejeru noņēmuši iedevušiem. Latvija pelēks uz melnu vai melns uz melnu. Ja? Gribētos, lai tas 3 zvaigznes izlec. Ja? Gribētos, lai mēs parādītu sev, ka mēs varam atļauties. Šobrīd mēs varam atļauties būt šādi. Ja? Pelēcīgāk. Vai tas ir mūsu koncepts, dzīvot pelēcīgi? Varbūt. Bet kopumā tas, ka skaidrs, ka tās institūcijas, kas Latvijā atbild par Latvijas nešanu vai skriešanu pasaulē, tās tur nepiedalījās. Starp citu, šis ir interesants punkts, ka jāpajautā
šīm institūcijām, kuras atbild par Latvijas tēlu, lai bija sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju? Uldi, tu taču atbildi zini, nebija. Te ir atbildi, ne? Un arī šis ir ļoti spilgts. Jā, bet te jau nav tas atkal pārmetums, jā. Tērp ir skaisti, viss kārtībā, bet pats sportists uzdev šo jautājumu. Viņa arī vēlas būt lepna par to, kas ir tās 3 zvaigznes, jā, kas ir tas uzraksts uz muguras vai šeit priekšā. Un viņi rāda uz somas. Ja? Skaidrs, tu velc somu, ja? Cauri lidostām, cauri olimpiskajam ciematam, kaut vai tāds elements. Ja? Atceries, Slovēņiem viņi apspēlēja savu nosaukumu Love. Ja? Viņi apspēlēja, cilvēki aizdomājas, atskatās, ja? Vai atskatīsies uz Latviju. Mēs esam maza valsts, mums vajag izdomāt kaut ko tādu, mums vajag atļauties. Līdzīgi kā Franči pierādīja, ka domājam radoši. Ja? Sportistiem dod tas papildus stimulu, kad tev ir kaut kāds. Protams, tā ir. Jāpiekrīt, es zinu, ka tu redzi, ka tu brauc arī pa lidostām, koferis no Latvijas. Zinu, ka ļoti bieži cilvēki atskatās arī. Nāk klāt arī tā taisnība. Ja? Tā viņi uzzina netieši. Ne jau tikai caur tiem starmešiem, arī pieejot lidostā klāt un prasot, mēs skatāmies, kas tie pa burtiem, kas tās pa zvaigznēm. Bet ja tas tiek slēpts, var jau arī dzīvot tā. Var jau arī tā dzīvot. Okay. Ķeramies klāt sportiskajiem. Ko pirmajās dienās redzēji? Latviešu sportists starts. Jā, redzēju vakar pludmales volejbolu noskatījos, šaušanu neredzēju. Un tur ritimbraukšanu, man liekas, rādīja, to es neredzēju. Tik zinu rezultātu, kā nostartēju. Jā, bet maču skatījos. Sākums gaužam pieticīgs, šāvēja nesašāva. Tik labi, kā mēs Latvijā daži cerēja. Kalnu riteņbraukšanā arī nevisai veicās. Pilnīgas izgāšanās ir Jeļena Ostapenko un pludmales volejbolis. Skatījos par tenisu noskatījos. To es arī redzēju. Tu redzēji emocijas šajās? Es pie sevis vakar pieķēru pie domas, atceroties Ostapenko spēli un skatoties pludmales volejbolu. Es neredzēju kaut kādas emocijas. Pretinieces daudz emocionālākas. Man liekas, ka varbūt pietrūkt tā ticība, kaut kas nesanāk un spēlē tālāk. Un, ja redz, ka kaut kas nevedās, tad droši vien sākās tās kļūdas vairāk. Es runāju par tenisu. Un, kaut kā tā spēle neaizgāja. Un pretinieci jau uz emocijām spēlēja ļoti. Katra epizode ļoti tur. Tā kā, tāds ir sports, ko es varu pasakāt. Ja vienu dienu tev kaut kas izdos, otru neizdos, bet jāmāk arī tajā dienā, kad neiet atrast kaut kādu to. Redz. Tieši tāpēc vārdus pieticīgi un izgāšanās nevajag lietot. Jo tās ir sports, un to viņš pareizi saka. Jo redzi, kāda ir brīnuma par Ostapenko? Viņa ir galējība sportiste. Ja? Viņa ir vai melns vai balts, tieši tā maniera, kā viņa spēlē. Un godīgi sakot, tieši tā arī viņa arī tika pie savu lielākā no tituliem. Un viņa tā visu laiku ir darījusi un spēlējusi. Un ja pretinieki domā un analizē, tur jau pretī nav jau siena. Cilvēki arī ir mēģinājuši iedziļināties spēles manierē, kā apspēlēt. Cita lieta, ko tu pēc tam stāstīji presē vai preses konferencē, kāpēc tev nesanāca. Un tad teikt, 80. numurs pasaulē varētu varbūt žēloties par to, ka es te vienu dienu sēdēju, ja, un garlaikos, bet ne jau 10. ne jau Grand Slam ieguvēji. Uzreiz paskatāmies uz ekrānu tieši piedod pārtraukšu. Šo citātu par spēli nav daudz ko stāstīt. Sēdēt vakar 11 stundas laukumos un šodien uzreiz otrās spēles spēlēt, kā var noskaņoties. Tenisā tā ir bieži parādība pārcelt mačus, bet tā nav bieži parādība sēdēt līdz 6 vakarā laukumos un tad pēkšņi jāspēlē otrā spēle. Vismaz dažas stundas iepriekš varētu pabrīdināt. Viņi nemet šķēpi, viņi spēlē tenisu pret otru cilvēku. Tā otra arī sēdēja vai stāvēja tās 11 stundas. Tad ko mēs runājam? Un es vēlreiz saku, viņi ir favorīti. Viņi ir ļoti interesanti paskatīties uz šiem te pseido elkiem, ja, kas šādos mirkļos atklājās, ka, zini, godīgi sakot, tādi, tur aprobežotība parādās. Teiksim, kā ir. Ja. Tas nekas, ka tev ir Grand Slams, bet ja tu nespēji šajā situācijā, kurā pretinieks tevi apspēlē, un, godīgi sakot, vismaz pasaki, ka tiešām tā otra puse bija šodien labāk, ja? Tā cieņa izrāda kaut kādā mērā. Ja? Tas ir stāsts par to, kā tu būvē olimpiskos apaļus, olimpisko vēstījumu un tam līdzīgi. Bet ja ir apvainošanās par to, kad bija lietus, ja? Tad šim cilvēkam pēc tam, kad beigs spēlēt tenis, būs grūti dzīvē. Tā ir daudziem. Par noskaņošanos redzēsim, kā tālāk būs pludmales volejbolistiem un lēnām pārējot jau uz galveno tēmu 3x3, varbūt basketbolu.
Pievērsīsimies lielam basketbolam. Tur arī latvieši ir uz skatuves un paskatāmies. Šāda bija Londonā un tagad ir Parīzē. Lebrons Džeims turpina spēlēt, tiesneši latvieši joprojām patīkami redzēt. Kurš lielāks zvaigznes? Es domāju, ka video tiesnesis bija vēl Saliņš. Jā, bija divi. Bija. Un pirmajā spēlē bija otrādi. Nu, Mārtiņam ļoti grūti tur bija, jo tās personības, viņi taču agresīvi. Jā? Viņi lien apakšā ne tikai savam pretspēlētājiem zem ādas, viņi to tiesnesis tur mocīja, Mārtiņš visu cieņu, super. Jā? Tas bija priekšnesums no tiesnešiem. Tur vajadzēja tik galā. Lielās skatuves, patiešām lielās skatuves. Patīkam bija redzēt, ka tas ir latvietis, kurš ievēro mieru. Bet, ja mēs runājam par noskaņošanos, amerikāņi pārbaudas spēlēs daudz tur kritiku saņēma. Pirmā spēle atnāk un pretī it kā ir Jokičs Serbija, bet viņi nešķiroja. Man liekas, tiešām piemērs jāskatās no Lebrona Džeimsa, kurš savā vecumā spēlēja ar tādu enerģiju, ka pēc katras bumbas gāja kā priecājās par katru epizodu. Tas kaut kā pieredzējis spēlētājs, tas ir, man liekas, ja ņemt arī labi piemēru arī to, ka savā vecumā jaunajiem daudz ko ņemt vienkārši. Daudz ko saka, ka tās sapņu komandas un tā tālāk, ka sapņu komanda bijusi tikai viena. Un atceroties iepriekšējās olimpiskās spēles, es šo komandu patiešām kaut kur velku paralēls ar 92. gadu Barcelonu, tieši arī, kā tu teici, ar deksmi, azartu un priecāšanos par katru epizodi. Tās emocijas, kas bija uz soliņa, tā kā NBA finālā bija sajūtas. Jā, un Uldi, vēl ir viena lieta, ka olimpiskais basketbola turnīrs, atšķirībā no ļoti daudzām citām disciplīnām sporta veidiem, kas ir olimpiskajās spēlēs, šie cilvēki pelna naudu ar to, ko viņi dara. Tā ir viņa profesija. Ja? Lielākā daļa no tiem, kas piedalās olimpiskajās spēlēs, naudu ar sportu nepelna. Viņi tiek dotēti. Ja? Viņiem palīdz, lai viņi nodarbotos ar kaut kādām lietām. Basketbols ir viens no tiem, kur cilvēki pelna naudu. Tenis līdzīgi ir. Ja? Līdz ar to tur var redzēt mazliet citas gan noskaņošanās, gan teiksim, tādu mērķiecību. Un tieši tāpēc, atgriežoties pie Ostapenko, ir brīnums, ka profesionāls cilvēks, profesionāls sportists, kas pelna ar to naudu, nemāk izstāstīt, kāpēc viņi zaudē. Vai arī, ja māk, un tā ir viņas būtība, kā viņi to pasniedz, tad tas ir ļoti žēlīgi. Jā. Okay, pirms 3x3 basketbola tēmas nosaukumā par pārējo komandu ir kādi sportisti, kuriem tu sekos līdzi un kurus patiešām gribi redzēt un gaidīs, kad būs pārraide? Tieši no mūsējiem, jā. Protams, ir 3x3 basketbols, arī meitenēm beach volejbols sekošu līdzi. Okay, tā bija viena spēle, un tur, man liekas, tiešām nostrādāja. Es arī biju pārsteigts to, ka man pat Tīna negaidīja, ka uz viņas sāk servēt. Zinu, kā izdarīt spiedienu, viņai tā spēle nesanāca. Un pretinieci, man liekas, tā atrada to vājo vietu tajā dienā, tajā spēlē. Es saku, tā ir tikai viena spēle. Es domāju, nākamā spēlē jau meitenes būs pilnīgi savādāk. Būs saņemsies? Es ticu, protams. Viņas tā kā pa iepriekšējā olimpiādā bija četrniekā. Viņas arī šajā sezonā ir parādījušas, ka ļoti labi var spēlēt arī pret favorītēm. Es domāju, ka tādu kanādietis viņus var vinēt. Armand, kas vēl no komandas izņemot 3x3? Visi latvieši. Jo kopumā jau ir tā, ka, lai nokļūtu olimpiskās spēlēs, tas nav tā, ka tev uzdāvina šo ceļzīmi. Tur ir jāparāda kaut kāds zināms līmenis. Ja? Vai nav, ko tu dari. Vai tas ir galda tenis, vai lielais tenis, vai šķēpmešana, vai lozdrošana. Un tad, kad tu izpildi šo kvalifikāciju, tas ir tāds zināms standarts. Ja? Tad ir jānovērtē to, ka nejauši nonākt tur cilvēki nevar. Un par to ir jāpriecājās. Un nav jau svarīgi, cik liela tā konkurence ir. Ja? Tu maza, liela, ja tu tomēr esi izpildījis to normatīvu. Protams, man šķiet, ka peldēšanā ir kvotas princips, tur kaut kas cits ir. Ja? Bet arī tad jāmāk saprast, ja šis cilvēks ir uz skatuves un viņš parādīs sevi, pārbaudīs sevi, un viņš stāsta ne jau pasauli, viņš stāsta latviešiem par latviešiem. Un tas ir mīļi, un tas arī ir, es domāju, ka sabiedrībai kopumā tā ir jāskatās, ka viņi neapkauno ar savu rezultātu, vai arī viņi neceļ nekādas gaismas pilas. Ja? Tie ir mūsu cilvēki.
Tie ir mūsu cilvēki, nāk no mūsu vidus un viņi kaut kādā mērā saspēlējas ar vēstījumiem, ja, ko mēs gribam pateikt. Tas ir mūsējais, ja, viņš ir tur. Un tu pieminēji Mārtiņu Blūmu, ja, kurš kalnu reģimbraukšanā. Tur nav nekāda pieticība. Tas ļoti labs rezultāts. Ļoti labs rezultāts. Viņš gribēja vairāk. Zini kā, saka, es varēju vairāk. Nevarēju tu vairāk. Tajā brīdī konkrētai tu vairāk nevarēji izdarīt. Vai tāpat šāvēji teica, varēja vēl tur 7 punktus un tad jau kā varēja, kāpēc tad nesašāva? Ja, tad nevarēja. Un skatāmies no tāda viedokļa, ka citi arī dara kaut ko blakus. Tās pašas pludmales volejbolists, iedomājies, cik laba komanda bija pretī, kas izanalizēja un uzreiz saprata, kā ir jāspēlē pret ļoti labām pasaules klases. Un tas nostrādā. Tas nav tā, ka viņus viens pašs bija kortā. Ja? Viņš pat intervijā pateica, ka viņš pamēģināja visu, viņiem aizgāja, strādāja, tas viņi arī turpināja spēlēt. Loģiski, ja tev iet spēle, kāpēc gan to neizmantot? Ja, diemžēl tas šoreiz bija pret mums, pret Latvijas komandu. Es no savas puses atkal par pārējiem sportu veidiem, kas Latvijai man arī interesēs pašam, kas nav redzēts, daļoikšana. Mums ir daļoicēji. Un otrs ir BMX freestyles. Šo es gribēšu redzēt. Tas tādi, kas mūsu it kā platuma grādiem, teiksim, kaut kas eksotisks. Teiksim, eksotisks un redzēsim uz pārējo fona, jo daļoikšana, būsim godīgi, tas ir viens no pasaules skatāmākajiem un reitingi tur ir visnotaļ labi. Jā, bet tur tā subjektivitāte, zin kā, tā kā tas gan. Soļošanā un daļslidošanā apmēram. Ja? Es tā paskatos, ja, un šļakats maz bija. Bet atkal interesanti. Jā, tā kā būs interesanti paskatīsimies. 3x3 basketbols šovakar. Lietuva pretī. Bet būtu ļoti labi, protams, mēs varam gribēt, ka tas būtu uz lielās basketbola skatuves. Diemžēl uz lielās basketbola nekas spēlēsim 3x3 basketbolu. Ir ar lietuviešiem principiāls duels? Arī šeit. Es domāju, tas ir, man liekas, protams, tas ir kaimiņu valsts savā starpā. Tāpat gribētu vienu otru uzvarēt. Un es domāju, ka es arī pirms tam Edgara interviju dzirdēju, mēs esam uzvarējuši, man liekas, lielāks duels būs no lejušu puses. Mums ir vienkārši, mums pašiem ir brīvi jāspēlē. Es domāju, ka mēs tāpatās uzvarēsim. Es teiksim tā, es redzēju lietuviešus arī, viņi ir varbūt garāk augumos, būs varbūt pārsvars kaut kāds, bet mēs esam mobilāki un ātrāki. Es domāju, mēs izmantosim to. Olimpiskie čempioni, tur iznāks pretī pārējās komandas, viņas skatīsies tā, šitie ir olimpiskie čempioni. Protams, es pret viņiem divreiz vairāk. Tas spēlēs lielu lomu. Jā, būs ļoti grūti. Jā. Es domāju, ka viņiem pirmā atskaita ir tā tikt play-offā, tik līdz play-offam. Jo ārkārtīgi sarežģīts pasākums šobrīd mūsējiem. Tur ir ļoti komandas, kas ir olimpiskajās spēlēs 3x3. Tur visas komandas var uzvarēt. Visas var uzvarēt. Ja mēs pieskārāmies pirmajai Lietuvai, tad kopumā, ko Armands teica, ir tas 3x3 līmenis, ja mēs pirms 3 gadiem, 2020. Tokija un šīs 2024 Parīze. Ir līmenis, ir cēlēs, jau pieskaršu tai tēmai iepriekšējais, kad daudz komandas, kad pēc olimpiādas zelta medaļu turnīriem brauc, ļoti visi, katrā turnīrā olimpiskie čempioni. Un visi pretinieki vairāk, viņiem bija tāds noskaņojis ļoti. Un tas ir katru turnīru, kaut kā pagājuši 2 gadi bija, bet kā nāca spēlēja latvieši pretī, vienalga, vai viņi bija dažādās komandās, bet, tā, kad zinu, ka uzsvars bija olimpiskie čempionu komandā, te pretinieki vairāk uzvalkās. Tas bija novērojams daudzos turnīros. Un es domāju, ka tās visas komandas arī gribēs pierādīt, un līmenis ir audzis un daudz valsts. Man uz tām visām 8 komandām, ko es skatos, varbūt es liktu, kas viena, varbūt ir kura tur varbūt ir zemē, ir Ķīna. Es tā domāju. Jā, bet viņi arī var, viņiem tā, kā aizies tā spēle, jo šis sporteids ir neparedzams, kā tajā dienā, kā sagriezīsies, kā tiešām tie metienies, jo Ķīna arī viņi var zaudēt, viņi arī var uzvarēt. Tas parādīja turnīru daudz. Jo pirms 3 gadiem es atceros Tokijā klātienē vienā no spēlēm, es neatceros, kurai Teksas komandai bija precīzi, vienkārši iekrita iekšā kaut kādi 3-4 tāli un patiešām kaut kādās pēdējās sekundēs uzbrukumu un viss. Un spēle ir šitā te. Zini, kad krīt iekšā tie, kad rākiem metieni? Tad, kad izmet šos metienus. Kurš ļauj? Kas sakās, vajag nopirkt loterijas biļeti, lai laimētu.
Bet es domāju, ņemot vērā, ka tas ir tāds, basketbols, mēs saprotam, basketbols no kurienes. Mēs modi basketbolā nediktējam kopumā Latviju. Mēs izmantojam šos apstākļus, šo spēli, bet kopumā jau sporta veids vai šī disciplīna basketbola tā noteikti attīstās. Tas ir normāls process. Ja, mēs esam tie pirmgadnieki, kas paņēma to zeltu, ja, bet loģiski, ka lielākā daļa pasaules, kas spēlē basīt, arī štuko skatās, pēta mūsējos video. Kā viņi salikuši, kas tie pa augumiem, kas tā par manieru, no kurienes tur tā var izspēlēt, lai vinnētu. Ja? Un visi adaptējās, pielāgojās, uzlabo. Spēle paliks kvalitatīvāka, turnīrs paliks spraigāks. Ja? Viennozīmīgi. Tad būs ļoti interesanti. Jā, starp citu, par galveniem favorītiem. Kā tu domā? Jā, lietuvieši starp citu kaut kur ir izskanējuši, ka lietuvieši ir vieni no kandidātiem, bet tā vairs nav skaidrs, nav izteikti vairs kādi favorīti, kā bija starp citu pirms 4 gadiem. Bija tā apmēram 4-5 komandas, kuras stabili. Jā. Kas tev liekas, kas būs, kas varētu? Nu, es teikšu, protams, par mūsējiem, paši savējā latvieši, bet nevar ņemt vērā tiešām serbiem iepriekšējā bija sāpīgi tā olimpiāda. Es domāju, serbi būs ļoti gatavojušies. Tāpat amerikāņiem lieli ir. Īstenībā interesanti, es tādu melno zirdziņu vēl liekas poļi. Poļi varbūt viņi tagad, bet viņi redz, viņi paņēmuši arī tik uz to kvalifikāciju un paņēma to 5-5 basketbolistu, to Sokolovs, kas spēlē ACB. Viņš ir diezgan labi, man liekas, adaptē, bet tas viss tas pārējais ļoti daudz ko izteiks fiziskā sagatavotība. Tieši tajā brīdī, kad tajā olimpiādas laikā, jo slodze būs liela un sevišķi ārā vēl būs karsts. Tad tas būs, kurš vairāk izturēs. Man ir jautājums tev. Domāšanas veids šajā disciplīnā. Protams, ka tas atšķiras, ja? Kā domā uz laukumu. Ja? Tas atšķiras. Latvieši šajā domāšanas izpratnē 3x3. Mēs esam tā vidējo līmeni spējam noturēt ļoti augstu, un tāpēc mums ir rezultāti, jo visi jau pieprot šo te IQ vai intelektu, ja, cik tu ātri izdara kaut kādas kustības, un tās kombinācijas arī nav klasiskā basketbolā. Ja. Jā, tur viss, tieši man liekas, vairāk ir tieši tas svarīgākā spēle sāksies pēc 5. minūtes. Jā, tāpēc, ka pulss būs augšā visiem un sāks domāt iesaukt. Tad jau ieslēdzās instinkti daudziem. Un mums ir ļoti tā ziņā Naurim un Kārlim, viņi ir tādi spēlētāji, ka viņiem ir pārliecība liela. Un, kā, viņi kaut kā aizmetīs 1-2 metienus, viņi tāpatās metīs. Un to pārliecību killer instinkts, jā, ir. Un, kā, mums tāpatās blakām būs 2 enerģiski džeki, Zigis ar Franciju, kas ir tiešām arī, es domāju, arī fiziski sagatavotībā. Ļoti labi atlētiski, kas var palīdzēt vēl viņiem. Francijam ir priekšrocība tālmetiens arī. Tā kā, es domāju, mums ir diezgan daudz priekšrocību daudziem pretiniekiem, bet tas ir galvenais būs faktors arī pēc to izturību, kā būs. Kas notiksies. Reāli jāskatās 5. minūte. Jebkurā no spēlēm, ja paskatīsimies 5. minūtu, un tad no tā brīža sākās mačs. Tad mēs izgriezīsim šo te sarunas fragmentu. Kā es pats vēl, jo parasti tas sākās, sākumā, iemet, bet arī nekad nevajag padot, sākumā iemet pāris metiens. Bieži tāds spēles aiziet priekšā. Un tad jau citreiz var tā komanda, kurai labāk izturība, viņa jau panāk to lūzumu, jo tas, kas sākumā uz to svaigā iemet, pēc tam jau pagurst. Tad jau arī aizsardzībā sāk kļūdīties. Jā, tas ir tavu 2 komandas biedri. Tur būs ne tikai 3x3 basketbolisti, kas ir visi savējie, bet 2 tavu klasiskā basketbola komandas biedri, Francis Vārds, Zigmārs Raimo, Latvijas viččempioni. Starp citu, kas arī tu pieminēji, ka Polim ir. Mums arī tādā ziņā ir 2 no klasiskā basketbola. Es saku, tāpat Nīderlande, tur ir labi. Tās komandas, tās 7 komandas, man liekas, izteikti grūti. Franči arī it kā labi, bet viņiem, man liekas, būs traucēs tā atbildība mājās spēlē. Tas varētu kaut kādā faktorā nostrādāt bišķi negatīvi. Man liekas, jo gribēs varbūt sadegs. Bet tā izteikti, es saku, ka tiešām Serbija, Amerika, Latvija, kas ir tāda izteikta. Leiša arī. Tas saka, man ir grūti, ir tās 6-7 komandas, viņas tiešām. Un man liekas, vairāk būs ļoti faktors, man vismaz tā liekas, tās pirmās būs tā, ka komandas, lai tik tālāk izšķirs punkti. Un te ir svarīgi, cik tu iemet uzbrukumā. Savstarpēji tur skatās, ja būs vairākām komandām, iemestos punktus. Vairāk, kur iemetis punktus kopā skaitu, kopēji, ja visās spēlēs. Ja tev 3 komandas, tu neskatīsies savstarpēji. Ja 2 komandas, skatīsies, bet ja būs vairāk, tad skatās iemestos punktus. Tikai tīri. Tas jau iemestos nav svarīgi, tāpēc, ka nav svarīgi ielaistie. Tas svarīgi iemest.
Un tad arī jaunais likums šogad tā, ka nav arī svarīgi laikam, ko FIBA bija izdomājis šajā sezonā, ka cits komandas iet uz 22 punktiem. Tu vari iemēt 22, bet tablo rakstīt 21. Nu, jā, Lai būtu tas ir 21, beigsies, ja var beigties. Un es nezinu, kā tur paganājumā, kā viņi tur skatījās, ja, piemēram, 20, tad izspēlē 2 punktus, var iemest 23. Tad viņi skatīsies 21 atkal vai 22. Jāspēlē tā, lai nav jāskatās. Jā. Citu, 2 olimpiskie čempioni arī ir Parīzē. Čavars un Krūmiņš, kā sparingi ir aizbraukuši un ar komandā emocionāli runājis, kā tas ir psiholoģiskais palīgs. Es domāju, ļoti ceļš Agns un pieredzēju. Un ceļš jaunajiem džekiem, kas ir klāt, var padot padomus. Un tāpat tās sparingot, viņiem arī iemāca savas viltības. Tiešām Edgars ar Agni ļoti pieredzējuši un daudz spēlējuši. Es domāju, tas ir tikai pluss, ka viņi arī tur uz vietas ir. Jo pārunāties kaut kā, protams, jauniem džekiem būs kaut kāds manriks stress sākumā. Tas ir tikai normāli. Un, tā pirmā spēle, man liekas, es ceru, ka uzvarēsim. Bet, man liekas, tā pirmā spēlē vairāk būs tā, kā iespēlēšanās saprast, kas notiekās. Turnīrs garš ir. Tur jāizspēlē katrs ar katru, un tad tikai skatās pēdējās 2 komandas. Ņemot vērā, ka tur Feldmans ir kā treneris, ja, un tad ir viņi kā sparingi, arī kā sava veida treneri. Ja. Pie tā lēmuma, teiksim tā, pie lēmuma izdarīšanas, kā mēs spēlēsim, šos tur laidīs klāt arī. Jo tur ir svarīgi, kā tur treneris rokā visu. Tas ir, es domāju, treneris, viņi tāpatās, cik es noprotu, viņi trenēs, bet tāpatās spēles laikā treneris neko nedrīkst teikt. Jā. Tas viss tiek izdarīts pirms tam. Ja kaut ko dzird, ka treneris ko iesaistās, tad automāti laikam ir brīdinājums, un tad ir tehniskā piezīme. Treneri vispār spēles laikā nevar. Bet līdz spēlēt, par to lēmumu, kā mēs spēlēsim, kā... Nē, treneris droši vien dod savu zīmējumu visu, un pēc tā arī strādā, trenējās. Un, cenšas padarīt viens otru labāk. Man liekas, tā konkrēti šogad arī mēs trenējāmies daudz, un tas bija tieši labi, arī, lai sagatavoties. Ja iepriekšējā gadā tā varbūt nebija tie sparingi tik izteikti, bet tagad jau viņi spēlētāji daudz nāca klāt, un kas jau ir labi, un kas sev grib pierādīt. Un tiešām tie mači bija ļoti interesanti. Un tas jau arī interesantāk, man liekas, bija Naurima Kārla arī, kas skaitās labākie, un viņiem arī, nevienams nebija tik viegli. Interesanti metode tā būs, kā mēs esam. Starp citu, runājam arī vēl par olimpiskām spēlēm kā tādām un televīzijas translācijām un auditoriju un tā tālāk. Tad paskatāmies uz kalendāru mūsējo. Mums it kā ir viena spēle 1. augustā, bet īstenībā mums ir 2 spēles 1. augustā. Pēc Latvijas laika skatītāji 0:05 pret ASV. Ko tu gribi teikt? Zināms prime time. Jo tas ir Amerikā labs laiks. Protams, ka televīzija diktē. Tā kā mēs būsim kaut kur, man liekas, ka šis ir pakārtots. Es negribu teikt, neesmu prasījis. Varēja jau nebraukt uz spēlēm. Mums tāds kalendārs, mums tas nedara. Bet tādā ziņā tas ir ļoti pagodinoši, ka mums ir ielikta spēle pret Ameriku pusnaktī. Pēc Parīzē būs arī visu uzmanību tieši viena no pēdējām sporta spēlēm. Vispār kā sacensību dienā. Interesanti. Tā kā skatītājiem būs 1. augustā vakarā. Tur tas pagodinājums saistīts ar televīzijas tiesībām un ar to, ka tā ir Amerika. Bet esam tikuši tur. Jā, protams. Par to ir jāprot. Paldies par dalību raidījumā un viedokļiem. Baudām sportu skaistajā Francijā, turam īkšķis. Piebildēja varbūt tās 3x3 pirms 4 gadiem debitēja. Mums ir pagaidām pirmie un vienīgie olimpiskie čempioni. Atceramies, kurš bija vienīgais olimpiskais čempions 8 gadus pēc kārtas. Jā. Tā kā BMX pirmais un... Latviešiem sanāk. Varbūt 8 gadus atkal pēc kārtas mums būs... Viss iespējas. Tā kā turam īkšķis. Vēlreiz paldies par dalību raidījumā. Šis bija Delfi TV sporta diskusija raidījuma aizmugure. Olimpiskais speciāla izlaidums, kas taps sadarbībā ar Starptautiskās olimpiskās komitejas un Paralimpiskās komitejas globālo atbalstītāju mobilitātes partneri Toyota. Mans vārds ir Uldis Strautmanis. Tiekamies nākamajā raidījumā piekdien, 2. augustā, kad jau lielāku uzmanību veltīsim pludmales volejbolam un arī jau pieminētajam 3x3 basketbolam. Turam īkšķis!